Sveiki, mani nesauc, es pats nāku. Es nopirku kārtējo miseni un pamatīgi iebarzos. Tu sev poškī paidod dienu. Priekš kam es pirku tādu mašīnu. Manā darbā nereti var satikt bezceļus, dubļus un nevisai labvēlīgus apstākļus priekš pilsētas auto. It īpaši ar aizmugurējo piedziņu. Visi zina, ka man ir pelēks bembītis, un es ar viņu šitādos apstākļos pārsvarā arī braucu. Man tas ir apnicis. Bija tādi momenti, kad arī nācās ar virvi vilkt. Papaļam, siņi traktori jeģit k nam. Jā, karoči, es nolēmu, ka vajadzīga pilnā piedziņa un dīzelītis. Un pēc šitādiem kritērijiem var satikt tikai A4 vai A6 lētākos tā, līdz 2 štukām. Protams, tie bija visi ar 2.5 motoriem. Visi zina, ka 2.5 nav labākais motors. Es arī to zināju, bet tas man neapstādināja. Tuvumā no savām mājām atradu šito mašīnu, štuka 200 stāvēja, skata līdz augustam aptuveni, aizbraucu skatīties. Mašīna pa lielam normāla tāda izrādījās. Lec, rūc, brauc, bremzē, pečka pūš, ko vēl vajag pa lielam. Nopirku viņu. Un tad nākamajā rītā viss sākās. Nākamajā rītā nevar pielaist. Panelī vienmēr kļūda par bremzēm. Kad pielaid saplīst 10 trubiņa, atremontē, tad saplīst radiators. Eļļa smirdoņa, saļarka smirdoņa, vispār normalna. Karoči, es ar to 2.5 čakarējos, darīju visu iespējamo, lai viņš brauktu kaut vai vismaz kaut kā un kaut kā lektu. Bet vienā jaungada naktī es ar to 2.5 braucu un apstājos. Vienkārši op un čau, viss neiet. Brauc raudi un raudi, bļa. Visticamāk, ka ir beidzies sūksnis. Rabota. Karoči, jā, čakarējos ar tiem sūkņiem, tā arī nepielaidu to 2.5 un padomāju, ka vairāk šitais motors nedabūs no manis neviena centa un es viņu vienkārši mainīšu pret 1.9. Kā ielikt 1.9, ja tev stāv 2.5? Ir divi varianti. Vai nu pērc motoru un pārējos visus sīkumus atsevišķi pēc tam jāpērk, vai pērc donoru, kā to izdarīju es. Смешно было бы, если бы я сейчас где-нибудь грязью лицо в грязь, или как там. Kas jāzina pie motora maiņas? Ir jābūt kods uz motora pareizais. Piemēram, šitai mašīnai der tikai AVX, AWX vai AVF motori, kuri likās uz A4, A6, Passatiem, faceliftiem, man liekas. Piemēram, ja ielikt no Golfiņa, šitais motors jau nederēs, viņam ir citi burti. Tas ir viens. Otrais moments ir kārba. Es nezinu, kā ir ar automātiem. Man ir manuālis. Ja ir manuālis, manuāli pērc, viss pārliekas bez nekādām problēmām. Automātu, man liekas, būs čakarīgāk, tur vajadzēs visu programmēt, tāpēc par to es nevaru pateikt. Nu, tālāk dēla tehnika. Visu vienkārši vajag pamainīt vietām. Куда не пойду? Tā kā mums operators drusku nikiojas, nav attiecīgi sagierbies, dai sudā kameru. Да. Čobotas viņš negrib, bļa, smērēt. Конечно, negribu. Покупайте шапки. Удобно. Kādas atšķirības ir pie 1.9 un pie 2.5? Svarīgs moments. Ja kas kārbas der, 2.5 un 1.9 nav svarīgi, viņš tā kārba abas motorus virsū var uzģērbt. Tikai ir viena niansīte, tur ir plāksnīte tāda alumīnija, viņu svarīgi ir turēt, starp motoru un kārbu to plāksnīti jau obligāti ir jāliek. Tie, kas pirks atsevišķi motoru bez donora, esiet uzmanīgi un lai tā plāksnīte ir, savādāk sajūgs strādās nepareizi, vai pat vispār nestrādās. Tālāk. Сюда оператор. Pie 1.9 vakums iet, šitajā pusē, šeit ir speciālais caurums, viens iet šeit un tad tur iekšā
cer iekšo iet uz vakuumu. Pie 2.5 viņš iet caur šejieni. Viena no detaļām, kas būs jāmaina. Degviela pie 2.5 degviela ir šeit filtrs atrodas. No šejienes līdz filtram un tad no filtra uz motoru. A pie 1.9 filtrs atrodas šeit zem plasmasas. Un ir viena nianse, ka jums caurulītes vajadzēs kaut kādas, un pie 2.5 ir šitais caurules magistrāles diametris lielāks nekā pie 1.9, un tāpēc vajadzēs pārējo no 10 mm uz 8 mm. Tas ir viena no niansēm. Dzeses sistēma. It kā jau radiators un radiators. Es nezinu, kā pie A6, Passatiem un tā tālāk. Karoči 1.9, viņam radiatora caurules iet šajā pusē. Ieeja un izēja ir vienā pusē. Pie 2.5 viņi atrodas pēc diagonāles. Tas arī it kā traucē un tas būs jāmaina. Kā arī paplašinājuma tvertne. Pie 1.9 ir tikai 2 šļūtenes, a pie 2.5 šeit ir vēl viena. Tā kā tvertnīte arī būs cita. Un vēl, es nezinu, kā ir citām mašīnām. Visi brīnās vienmēr par to momentu. Krači pie 2.5 manējā manuālā ir eļas dzese. Viņam uz radiatoru gāja 2 caurules ar eļas dzesēšanu. It kā saka, ka tas ir parasti tikai pie automātiem šitāda sistēma. Nu, vot pie manī manuālis un man ir vot tā eļas dzesēšana. Pie 1.9 nav kārbas eļas dzesēšana. Es to izdarīju vienkārši šļūtenēm, vienkārši uzliku stūres pastiprinātāju to radiatoru maziņo un viss, un tā kā gatavs. Tālāk mums ir ieplūde. Jums vajadzēs filtru citu. Tālāk aiziet no turbīnas spiediens cer apakšu, aiziet no turbīnas, aiziet uz teļika apakšu. Tā arī ir jāmaina, jo atkal, es nezinu, kā pie sestajām, ja es nemaldos, pie viņām iet šeit radiators, a pie 4.2 sānos stāv. Tā kā vajadzēs mainīt apakšu, jo pie 1.9 ir viena caurule, a pie 2.5 2. Tas ir viena no niansēm, kāpēc apakšā ir jāmaina. Kā arī viņam ir kārbas stiprinājums drusku citā vietā, un ir novirzīts drusku uz sānu. Protams, interkūleris nederēs. Šeit ir viņš viens un viņš ir cits. No 2.5 viņu nevar ielikt. Un kāds man bija brīnums, ka logu šķidrumā tvertne traucē arī. To arī ir jāmaina. Bačoks priekšam vaikas ir drusku platāks, druskuciņ platāks nekā 1.9. Iza tā bačoka nevar ielikt iekšā savās vietās to interkūleri. Izpūtējs. Pirmkārt, uz kārbas ir kronšteins. Pie 2.5 priekš izpūtēja ir izliekums 1. Tas arī es bildēs pielikšu, varēs redzēt. 1 izliekums priekš izpūtēja, un viņš iet caur kreiso pusi. Pie 1.9 viņš iet ar labo pusi, un tas kronšteins kārbai ir jāmaina no 2.5 uz 1.9 jāpamaina, lai varētu izpūtēju pievienot. Tālāk viņš iet sadalās uz 2 daļās, un tur vienkārši bija tie DPF-i, man liekas, ka tas ir DPF-i, viņus vienkārši pārgriez otrādāk, un tad pārējo daļu no turbīnas no 1.9 samitini kopā, un viss gatavs kā stokā, kā no rūpnīcas. Nekas īpašs. Un elektronika. Tā kā man bija donors, čista tāds A4, man visi vadi sanāca kopā, pievienojās bez nekādām problēmām, viss derēja un neko nevajadzēja pinus taisīt savādākus. Ja ņemt motoru no kaut kāda Passata vai no A6, varētu atšķirties, es nezinu, bet klīdz baumas, ka tur ir savādāk. Un galvenais moments, tāpat vienkārši, ja tu visu saliec un pārliec, tu viņu neiedarbinās. Iedarbināt var, bet aizbraukt taču nevarēs. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir immobilizers. Viņu ir jāsliec ārā vai nu ir jāprogrammē. Kā arī, lai motoru piedarbināt, tas ir viens. Otrais panelis. Konkrēti kā pie manis, man nestrādā spidaks. Jo es nezinu kādā veidā,
pie 2.5 no kārbas ņēma ātrumu, pie 1.9 laikam no ABS, jo donoram nav dačika uz kārbas. Tātad nerāda spidometris, viss, kas uz datora vidējie ātrumi, vidējie degvielas patēriņi, tagadēji un tā tālāk, viss tas nestrādā. Un kā arī man degviela ļurkājas, gāzi iedot un tad viņa aiziet tukšajā, bremzes iespiet pilnajā aiziet, un jā. Šitais vēl arī ir jāieprogrammē. Kādam varbūt arī ar ABS bloku ir jāapvieno. Tur man nav zināšana, es nezinu, kā tas viss darās, bet tas arī ir nianse, kas ir jāizdara. Teiksiet, donora paneli ieliku donora paneli, viņš vispār slēdz iekšā signalizāciju, avārijas gaismas un atslēdziņa deg, bet spideks strādā un degviela arī viss it kā strādā, bet viņš ierobežo iespējas ar braukšanu. Tā ka kaut kā tā. Ну чё, глину месить будем, да? А ей вообще похую.